Jau otro gadu pēc kārtas vadošais Latvijas piena pārstrādes uzņēmums Food Union organizē vasaras prakses programmu Jaunais uzņēmējs 2013. Pašlaik šī ir vienīgā vasaras prakses programma skolēniem Latvijā, kas nodrošina kā teorētiskās apmācības un praktisko pieredzi, tā atalgojumu, kas atkarīgs no rezultātiem un iespēju iegūt jaunā uzņēmēja titulu. Neatsveramākais ir tas, ka tā ir tieši pieredze darbā. Pieredze attiecībās ar cilvēkiem, jo nav nekāds noslēpums, ka jauniešiem ir grūti ar svešiem cilvēkiem kontaktēties, būt atraktīviem, un tieši šis darbs ļoti labi to iemācīs. 30 Rīgas un Rīgas rajonu vispār izglītojošo skolu skolēniem vecumā no 16 līdz 18 gadiem, kuri būs izturējuši atlasi un atklājuši labas spējas radošajā konkursā, būs iespēja piedalīties apmācībās, bet 10 no tiem varēs sevi apliecināt praktiskā darbā, saņemot par to atbilstošu atalgojumu. Uzņēmuma Food Union iniciatīvu atbalsta arī Rīgas doma, kas nodrošinās jaunajiem uzņēmējiem drošus darba apstākļus. Daudz jauniešu saka, mēs gribam nopelnīt, mēs gribam strādāt. Viena lieta ir attiecīgais vecums un cik viņš stundas drīkst strādāt, bet ja uzņēmēji šodien vai kā piena kombināts piedāvā šīs darba vietas no saldējuma tirgu, piemēram, tas īstenībā ir ļoti apsveicami, jo tas papildus dod iespēju, motivē un viņi ne tikai ir aizņemti, bet arī nopelna. Pagājušajā gadā jaunā uzņēmēja titulu ieguva Rīgas valsts pirmās ģimnāzijas skolnieks Kārlis Frīdenbergs, kuram viena mēneša laikā izdevās notirgot 1094 saldējumus. Tās deva viņam iespēju balvā izvēlēties vai nu datoru vai 12 mēnešu stipendiju 100 latu apmērā, vai arī apmaksātu pirmo mācību gadu augstskolā. Viņš izvēlējās stipendiju. Es centos sasveicināties ar pilnīgi visiem pēc kārtas. Un tad tas arī bija. Es vislabākais atceros piemēru, kur kādi ārzemnieki gāja, un tad mēs viņiem, un draugs bija atnācis arī, viņš ar mani stāv. Mēs visādi centāmies viņus pierunāt. Viņi tur, mēs tā teicām, mums ir labākais, jūs tur varat aiziet apsēsties soliņu. Viņi aizgāja, tā kā nē, mēs tur gribam kafejnīcu, aizgāja projām, atnāca atpakaļ un pateica, jūs mums ļoti labi piesaistījāt, nopirka mums un aizgāja arī apsēsties soliņu. Pieteikties vasaras prakses programmai Jaunais uzņēmējs 2013 iespējams līdz 28. aprīlim, aizpildot anketu komunikācijas portālā Draugiem LV Food Union lapā.